iepazīstina to, kas te vispār notiek. Šodien mēs esam šeit 3 cilvēki. Jānis Lesiņš, ja? Pareizi. Jā. Tas ir mūsu topošais superafilēts Latvijas. Viens no atkal, cik mums šobrīd ir, kad... Tu 6. Es domāju, jā. 6 kaut kas. Jā, un superafilēti, protams, daudz mazāk. Kopējais partneriskais mums ir liels. Jānis ir pilnīgi noteikti topošais superafilēts, superpartners, jo Jāņa attieksme pret procesu ir ļoti nopietna. Viņš mums uzrakstīja ziņu ar jautājumu, viņam palīdzēt atbildēt uz viņam neskaidriem jautājumiem, varbūt noprecizēt kaut kādas lietas. Un tāpēc mēs šodien šeit esam. Mēs ar Rinaldu, lai Jānim palīdzētu. Un Jānis sagatavoja mums datoros ir tāda satura, teiksim, šīs dienas sarunas tāda schēma, tāds pamats pa blokiem. Un es piedāvāju arī vienkārši ietienu cauri. Jā. Un varbūt tu, Jānis, sāc, tad varbūt tu vēlēs kaut ko pastāstīt par sevi? Mans sākāmais būtu, principā izpaudīsies sarunas gaitā, ko es varu pateikt, kad es kā fizmats, kas dzīvo internetā, gribēju vēl pārliecināties, ka tas, ko es esmu izdomājis, ka man pa lielam ir taisnība un esmu šeit pie jums, lai jūs to apstiprinātu. Tādai pārliecības stiprināšanai vai? Jā, jo iepriekšējā video mums bija intervija, kur galvenais vārds bija, ka vajag pastudēt un vajag darīt pareizi. Tad esmu šeit, lai uzzinātu, ko darīt pareizi. Un vēl neliela sakritība, ka esmu vidējais latviešu Jānis, kas arī ir jauns termins jūsu video sērijā. Bija mums tāds, vidējais latviešu Jānis. Un, forši ir. Es arī gribētu pateikt, ka Jānis arī bija apmeklējis mūsu GoFilēt konferenci. Arī, jā. Un ļoti cītīgi klausījās un arī starp lekcijām un prezentācijām pienācis un uzdeva jautājumus. Un kopš tā laika mums tā komunikācija sākās. Teiksim tā, tas, kas Jānim interesē no sākuma, ir domēns un hostingas bloks. Jā. Un viens pirmais jautājums, ja Latvijā ir nits.lv, kas šos domēnus piešķir domēnu vārdus. Kur vislabāk iegādāties domēnu? Mans jautājums bija formulēts tāpēc, ka nits ir tas, kas ir galvenais monopolists un pārējie ir tā kā starpnieki. Tad man loģiski radās aizdomas, vai arī domēnam ir unikālais monopola tā kā struktūra vienība, kas un visi pārējie ir starpnieki un tādā ziņā, kāpēc gan nepaņemt no basic resursu. Jā, par to basic resursu es pat, ja godīgi, nemācēšu uzreiz atbildēt. Es nezinu, godīgi sakot, mēs šo neesam arī tik padziļināti pētījuši, bet mums ir konkrēti, mēs zinām, kad mēs sūtām kaut kādu domēnu, mēs pilnīgi noteikti ejam uz GoDaddy. Jā, mums tas to kā iegājies. Mums ir vienkārši pāris faktori, kas nospēlē par labu par to. Mūsu gadījumā varbūt tā cena nav izšķirošā, bet es esmu pilnīgi droši, kad, ja mēs arī atrastu varbūt tiešām kādu kaut kādu bāzes, tad tā cena nebūtu īpaši zemāka. Jā, un salīdzinājumā, teiksim, ar Latvijas vispār, ja mums ir starptautiskais domēns GoDaddy maksā cik mums? GoDaddy kaut kādi 10. Tu sanāk tā, ka viņš maksā $9, bet tu beigās pieskrīti to vārtu klāt un sanāk kaut $11 parasti, man liekas. Gadā, ne? Tieši tā. Un cevišķi, ja tur ir akcijas vēl, tad pirmais gads varētu būt pat tur lētāk. Un tā. GoDaddy, kas ir slikti? GoDaddy viņiem ir tas, kas cross-sellings un upsellings un šausmīgs. Tur kamēr iziet tā pasūtīšanas procesam cauri, tur jābūt baigam slavāmistam, lai izslavāmētu visiem tiem. No thanks, jā. Bet ja tu esi jau vienreiz to izdarījis, nākamā reize jau baigi vieglā ir, un tad jau to viegli izdarīt. Es zinu, ka ļoti populārs afiliētu vidū ir arī Namecheap. Namecheap.com. Tas ir vēl viens resurss, kur pēc tā, ko es esmu dzirdējis, ir mazliet lētāk nekā GoDaddy, jā, tās cenas. Kāpēc mēs nestamies uz citiem? Pats saprot, globālā vidi, jā. Mēs nevaram būt droši, ka tur nav kaut kādi pazemes akmeņi, jā, zemūdens akmeņi, teiksim tā, jā, kur var atdurties pret kaut kādu, tur pirmā gadā samaksā, teiksim, X, nākamajā gadā varbūt 2 reizes, vai arī vispār viņi pazūd, jā, vai arī beigās izrādās, ka domēns nemaz nepieder tev, tas ir viss dzirdēts, jā, bet viņš pieder reāli tai kompānijai, un tu viņi tikai nomā no tās kompānijas, kas vispār ir starpnieks, jā. Šajā gadījumā GoDaddy tur ir ļoti viss viegli menedžējums, tas, ka tu var atzīmēt, vai tu gribi pēc
automātisko pagarināšanu, piemēram, pēc 1. gada, vai tādas lietas, kas ir pašsaprotams, principā, jā. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tas ir arī galvenais, ka tas, salīdzinoši uzticams brands vienkārši jau, zināms. Un ir īpaši, uzsākot varbūt savu afiliētu karjeru, varbūt tas nav tajā pirmajā mirklī tik svarīgi, bet domājot, ka to vēlēs izvērst plašāk, tad varbūt laicīgi jau vajag tos domēnus sākt, teiksim, pie viena tā reģistratoru tā kā reģistrēt, jo kā mūsu gadījumā, ja mēs te atveram GoDaddy, mūsu uzņēmuma kontā, tur ir kaut kādās 10 lapās tie domēni vienkārši kaudzēs, un viņi sakrājas, un tad laika gaitā, protams, tev menedžēt ir no vienas vietas ērtāk, un otrs to, ko jau Aigars teica, nevar tomēr atļauties, riskēt ar kaut kādu mazo kaktu iestādi, kad viņi pēkšņi ar visiem taviem 50 domēniem vienā dienā var pazasti, piemēram. Un tāpēc, tas ir kaut kā mums iegājis, mēs izmantojam personīgi GoDaddy, un noteikti to Namecheap tā arī var apskatīties. Bet ar mazajiem tādiem noteikti uzmanīgi, basic.